29. webinārs, ko Latvijas digitālais akcelerators īsteno. Webināra galvenais mērķis ir pastāstīt par Latvijas digitālā akceleratora pakalpojumiem ar fokusu tieši uz mācībām, ar dažādiem tematiem, ko jūs pie mums mācībās uzņēmumu un arī publiskā sektora pārstāvi varat apgūt. Šoreiz esam nolēmuši tātad koncentrēties uz medicīnas tehnoloģijām, uz pieredzi, kāda ir arī citiem medihiem ārpus Latvijas. Tad mums ir pievienojušies kolēģi no Somijas un Spānijas, kuri pastāstīs par to, kādi pakalpojumi ir viņu edicos pieejami medicīnas tehnoloģiju uzņēmumiem. Un arī būs pieredzes stāsts no SIA Armgate par priekšlaicīgi dzimušu bērnu aprūpē paredzētas iekārtas radīšanu, par šo pieredzi prototipu izveidē. Un mums kā nostīt galvenā runātāja, pirmā runātāja būs Linda Lancere, kur pārstāv arī Vidzemes augstskolu pētniece un eksperti, kur arī pasniedz mācības šī projekta ietvaros, un viņi pastāstīs par digitālās veselības inovācijas un nākotnes iespējām. Tie, kuri teiksim tā, runātāji, kuri mums runās angliski, viņi mūs varēs saprast ar subtitriem, ko nodrošina Teams. For those who are speaking in English today, you can turn on the translation. You can see how to do it. And you have to do it by yourself. Bet tiem, kuri tātad klausīsies angliski, kad mūsu viesi runās, centīsimies čatā nodrošināt latvisko tulkojumu, vismaz kopsavilkumu, jo, diemžēl, Teams vēl no angļu valodas uz latviešu valodu nevisai grib piedāvāt šo tulkojumu. Lūk, tas tā. Pirmais ieskats par to, kas vispār ir EDITS un kas ir Latvijas digitālais akcelerators. Tad šie tie EDITS, jeb Eiropas digitālo inovāciju centri, ir Eiropas komisijas iniciatīva izveidot šādus centrus visā Eiropā. Valstīs ir dažādi skaiti šo centru, Latvijā ir 2. Latvijas digitālais akcelerators, kas esam mēs, un mūsu kolēģi no IT klastera. Tātad mums šis nodalījums ir nosacīts tāds, ka mēs Latvijas digitālais akcelerators atbalstām uzņēmumus un iestādes, kuri cenšas ieviest un radīt jaunus digitālos produktus vai pakalpojumus. Tā ka visi mūsu pakalpojumi ir fokusēti uz šādiem gala labumu guvējiem. Kas ir pieejamie pakalpojumi pie mums, ir gan testēšanas un tehnoloģiskie pakalpojumi, dažādas konsultācijas, arī mentorings uzņēmumiem, kuri vēlas kaut ko jaunu attīstīt un varbūt nav droši, kurā virzienā doties. Un kā iesākt, tad ir šī mentoringa programma, ir pieejams dažādas testēšanas un konsultatīvais atbalsts. Ar šo jūs varēsiet arī iepazīties. Prezentācija tiks izsūtīta visiem dalībniekiem, kuri ir piereģistrējušies, un tā, ka šis saraksts ar mūsu pakalpojumiem būs pieejams jums, un to noteikti varat arī atrast mūsu mājaslapā. Kā jau minēju, arī tātad apmācības par dažādiem tematiem tiek piedāvātas. Apmācību iespējas būs vēl līdz gada beigām, tā ka skatieties, sekojiet līdzi saturiskajam piedāvājumam, varat iepazīties ar to vispārējo kursu sarakstu, kā arī drīzumā būs kursu saraksts pieejams par septembrī. Septembrī gan mums mazāk nodarbības plānots, oktobrī, novembrī atkal būs plašāks piedāvājums. Mums ir pieejams arī finansējuma piesaistes konsultācijas, kurās varam palīdzēt uzņēmumiem saprast, kurā virzienā doties, lai iegūtu kādu papildus finansējumu jūsu idejas attīstībai. Varam arī palīdzēt projektu pieteikumu sagatavošanā un arī uzraudzībā kādā noteiktā projektu posmā, ja tas ir nepieciešams. Kas var saņemt EDITS pakalpojumus, kā jau minēju, tātad gan uzņēmumu, gan publiskā sektora pārstāvji. Ir dažas nozares, kuras diemžēl atbalsts. Ja kādam ir ieslēgts mikrofons, lūgums izslēgt, paldies. Tātad, nedrīkst būt nodokļu parādi vairāk par 150 eiro. Un tātad mēs arī pārbaudam sodāmības, vai nav bijuši uzņēmumi kādi sodi par nelegālu nodarbināšanu bez līgumiem un tam līdzīgām pārkāpumiem. Bet visi tie, kuri ir tīri un labi un skaisti, ar tiem mēs esam gatavi strādāt un priecāsimies jūs atbalstīt. Mūsu partneri, kas ir galvenie pakalpojumu nodrošinātāji šī projekta ietvaros, tātad universitātes, dažādas institūcijas, kuras arī sniedz šos tehnoloģiskos un konsultatīvos pakalpojumus. Lūk, tā kā mums laiks ir ierobežots un mēs esam gandrīz tieši iekļāvušies, tad es došu vārdu pirmajai runātājai Lindai, kuri tad var pastāstīt par virtuālās realitātes ieviešanu rehabilitācijā, kā
viņas pieredzi un sadarbību ar dažādām veselības iestādēm. Arī lūdzu, Linda, droši. Labrīt, jā. Liels paldies LDA un Ediham par iespēju dalīties pieredzē, jo es tiešām domāju, ka ir vērtīgi izmantot tehnoloģijas, tikai ir vajadzīgs nepieciešamais atbalsts dažādos formātos. Un pavisam īsi, es tātad esmu pētniece, arī fizioterapeite, un man ir arī diezgan plaša pieredze strādājot vairākos digitālo tehnoloģiju startupos ar visu to, kas nāk komplektā. Bet tā kā es par šo VR rehabilitācijas tēmu varētu runāt ļoti ilgi un gribu pateikt jums ļoti daudz, tad ķersimies uzreiz pie lietas. Tā. Vai var tātad redzēt manu slaidus? Jā, viss kārtībā. Tā. Pavisam īsi. Es šodien runāšu ne tikai par virtuālo realitāti, bet arī par papildināto realitāti, par to gan mazāk, bet arī paplašināto realitāti. Tātad virtuālā realitāte ir, kad mēs pilnībā esam iekšā tajā vidē, jūtamies, ka mēs tur esam. Savukārt paplašinātā ir tā vide, kurā mēs redzam arī reālo vidi un viņai pa virsu digitālos objektus. Un, ja mēs runājam par rehabilitāciju, tad šajā gadījumā es arī runāšu plaši par to, gan kā par fizisko, gan par garīgo spēju atjaunošanu. Un arī, ja mēs runājam par to, kāpēc vispār virtuālā realitāte tīri no smadzeņu procesiem tā darbojas, kāpēc tā ir efektīva, tā izmanto, tā teikt, mums veicina tūlītējās atalgojuma sistēmas, rāda tūlītēju progresu, tīri fizioloģiski tiek izmantotas mūsu smadzeņu spoguļu neironu sistēmas priekšrocības, un tās maina izpratni un perspektīvu tieši mainot laiku, telpu un skatu punktu, veido pieredzes ar emocionālu piesaistu un ietekmi, plus, protams, izvērtē arī objektīvi un funkcionāli. Es nekad neteikšu, ka obligāti ir jāizmanto virtuālā realitāte, tā ir jāizmanto vai paplašinātā vai vienalga no kura no tām. Tā noteikti ir jāizmanto tikai tur, kur viņa ir visnoderīgākā, bet tie daži bonusi, ko mēs varam iegūt, ir tātad dati no iebūvētajiem sensoriem, kas ir brillēs, kustību brīvība, jo bieži vien, kad mēs skatāmies, piemēram, uz mobilā telefona ekrānu vai televizoru, mums, ja runā no rehabilitācijas viedokļa, tad tas nav tas labākais veids. Rodas nepareizas pozīcijas un nepareizas kustības. Protams, arī dažādi scenāriji iespējami, kas citādāk mums būtu ļoti dārgi izmaksātu. Tur kalni, nezinu, neatliekamās palīdzības scenāriji un tam līdzīgi. Un, protams, drošības aspekti, ka var simulēt šīs situācijas. Ierobežojumi, protams, ir. Un tie, kuriem es šodien pieskaršos visvairāk, ir tieši vispārīgais saturs, vismaz līdz šim, kas ir bijis, un integrācija klīniskajā vidē un apmācības. No likumdošanas viedokļa esmu ļoti priecīga, ka Latvijā mums beidzot ir oficiāli atzīta šī tehnoloģija, viņu oficiāli drīkst izmantot klīniskajā vidē. Tas ir pavisam nesen šīs vasaras jaunums. Un tādam mazam ieskatam, šīs ir jomas, kurās ir pa visu pasauli uzņēmumi veselības aprūpē, un šis ir informācijas avots no Stanfordas Universitātes 23. gada. Te jūs redzat ļoti lielu dažādību. Šobrīd uz 25. gadu tas aptuvenais skaits ir 1500 līdz 4000 uzņēmumi atkarībā no informācijas avotiem. Šeit arī, ja mēs runājam par pierādījumiem,
ASV, tātad šī FDA organizācija, kas validē risinājumus. 24. gadā bija 38 risinājumi, kurus viņi bija akceptējuši, 25. gadā ir jau 92, bet jāpievērš uzmanība tam, ka lielākā daļa no tiem, kā jūs redzat, ir, piemēram, radioloģija, ortopēdija. Tās ir tādas jomas, kurās ir vienkāršāk to izdarīt, un tur nav gandrīz neviens risinājums tieši tā kā fiziskajā rehabilitācijā, fizioterapijā, jo tur ir nepieciešami ļoti daudz dati, komplicēti dati. Arī laika mums ir maz, pavisam īsts ieskats, ļoti daudz ir iespējams. Svarīgākais, laikam, ko es pieminēšu, ir tas, kad ir iespējams, piemēram, balss vadība. Ir iespējams izvērtēt pacienta emocionālo stāvokli, uzmanību un tātad, protams, objektīvi izvērtēt, cik kļūdas viņš ir veicis, cik atkārtojumus. Un, principā ar algoritmu palīdzību iespējams uzprogrammēt gandrīz jebko. Sistēma atpazīst arī objektus, kas atvieglo dzīvi. Un te ir daži piemēri, kur no datiem, no brillēm, piemēram, šeit var analizēt, cik un kur cilvēks ir skatījies kaut pieredzes laikā. Attiecīgi tas analizē cilvēka noturību, uzmanību, kas bieži vien ir svarīgi, īpaši apmācībās, arī medicīnas apmācībās, kur viņi skatās uz pacientu, kā viņi viņu izvērtē. Un tās ir lietas, ko parasti mēs objektīvi izvērtēt nevaram. Tāpat šie risinājumi konkrēti jau rehabilitācijā, kur pateicoties šim vizuālajai motivācijai un tam, ka tas ir interesanti, tiek iegūti daudz augstāki rezultāti, teiksim, kā tiek atgūtas kustības šajā gadījumā ceļu locītavā pēc ceļu operācijas. Runājot par ko darīt ar virtuālo realitāti, vai mums viņu vajag, vai mums viņu nevajag, iziešu cauri diviem scenārijiem. Tātad, kāpēc mēs varētu izstrādāt paši šos virtuālās realitātes risinājumus, ir tas, ka uz priekšu arī parādīšu dažus piemērus, kuros mēs no 2019. gada un arī augstskolā, kur virtuālā realitāte tiek laboratorija strādājot no 2010. gada, esam izstrādājuši risinājumus, kurās tiek iekļautas fizisko aktivitāšu vadlīnijas, jo esošajos risinājumos tas saturs bija pārāk vispārīgs. Tāpat arī, kas ir svarīgi, cilvēkus ļoti motivē šī reāla laika atgriezeniskā saite. Mūsu gadījumā mēs izmantojām fizioloģiskos datus, izstrādājām vidi, kas pielāgojas šiem datiem, respektīvi, ja kāds rādītājs samazinās, tad vide paliek lēnāka vai spilgtāka vai skaļāka, to visu var izdarīt. Un, protams, atkarībā no situācijas, citreiz ir nepieciešams trenēties darbā komandā vai ir nepieciešama socializēšanās. Lūk, šis, piemēram, ir viens arī no risinājumiem. Tā, būs, nebūs. Tā, mēs laikam šo nepārbaudām. Neiet. Tātad šeit mums ir apvienoti sensori, kas cilvēkam ir uzlikti uz muskuļiem, uz dziļiem muskuļiem, kurus ļoti grūti atrast, un viņi dod šo reālā laika informāciju cilvēkam, vai viņš viņus vispār ir sasprindzinājis vai nav. Ļoti vienkārši izskatās vizuāli, bet tajā laikā tas prasīja 3 gadus to izstrādāt, bet par spīti tam, un par spīti arī tam, ka tas bija salīdzinoši veca tehnoloģija, tajā laikā HoloLens pirmais
pacienti tiešām tas, ko viņi paši teica subjektīvi, ir, ka viņiem tas bija liels pārsteigums, ka viņi var izdarīt tik daudz. Plus vēl, protams, tiek iegūti dati. Šeit ir arī risinājums cilvēkiem ar sēdošu dzīvesveidu. Un šeit mums ir, kā jūs redzat, integrācija ar pulsu. Tas nozīmē, mēs spējam panākt ļoti augstu individualizāciju. Mēs katram cilvēkam noteicām, kāds ir viņa mērķa pulss, lai viņš netiktu, tā teikt, traumēts vai ieietu kādā riska zonā, atkarībā no vecuma un dzimuma un fiziskās sagatavotības. Un tad šeit, attiecīgi, kad tas pulss ir pa augstu vai pa zemu, tad tiek mainīts spēles scenārijs. Šeit, protams, jūs redzat, tā vide ir salīdzinoši vienkārša, bet ar to jārēķinās, ja paši izstrādā risinājumu. Tomēr, ja tādu risinājumu nav pieejami, tad tā vide nevienmēr ir tā svarīgākā. Jāsaka gan, ka parasti pašiem pacientiem un arī citiem iesaistītiem tās ekspektācijas par virtuālo realitāti ir diezgan lielas, ka tas būs tā kā avatārā. Līdz ar to ir, tā teikt, jāstrādā. Šobrīd arī tiek īstenots projekts futbolistu rehabilitācijā, kur arī tiek integrēti dati un tiek vadīta trenēšanās pēc viedā tekstila datiem. Un ja mēs tā kopumā paskatāmies, tad, protams, ka mums ir jēga izstrādāt pašiem, ja tas ir vajadzīgs tieši mums, mūsu vidē, mūsu valstī, vai arī nav neviena risinājuma, kas īsteno šīs attiecīgās vadlīnijas. Un ar datiem ir parasti tā, ka viņus var izgūt. Protams, ka tad sistēma ir komplicētāka. Tas ir nepieciešams arī gadījumos, kad ir ļoti svarīgi pielāgot saturu, vingrinājumus, jebkuru daļu no šī satura, varbūt mums kāda īpaša pacientu grupa. Protams, ja mēs risinām problēmu, kuru nav neviens atrisinājis, vismaz netik efektīvi, un vēl tā problēma ir tajā, ka tās sistēmas, kas ir jau izstrādātas, protams, ka viņās jau ir, jo tā no pieredzes tas stāsta par to, ka speciālistiem patīk virtuālā vai paplašinātā realitāte, bet viņiem ir vajadzīgi daudz vairāk dati. Visos šajos projektos, ko jūs redzējāt, mēs veicām papildus mērījumus, tur, teiksim, muskuļu spēkus un tam līdzīgas lietas. Tā kā, ārpus virtuālās realitātes papildu, tur ārējās sistēmās, jo šie speciālisti nevar strādāt bez šiem papildus datiem. Un tās eksistējošās sistēmas tāpēc arī ir tik dārgas, ka viņi ir šo klīnisko datu ievākšanu nodrošinājuši, bet viņas ir slēgtas un viņas nāk parasti apvienojumā ar konkrētas slimnīcas, piemēram, speciālistu pakalpojumu kā konsultāciju. Līdz ar to, plus vēl valodas barjera, attiecīgi, tad mēs varam tikai, es domāju, turpināt strādāt Eiropā un tiekties arī tādā, izstrādāt sistēmas, kas ietver visu, kas ir nepieciešams klīniskajā vidē. Un šeit mums būs otrs scenārijs, kad mēs nevis izstrādājām jaunus risinājumus, bet ņēmām tos, kas jau ir. Un šis bija hronisko muguras sāpju terapijā. Mēs Vidzemes slimnīcā testējām, bija 2 grupas, ar mērķi pierādīt, ka paplašinātā realitāte būs gana efektīva. Un tas rezultāts ir tāds, ka abās grupās bija vienlīdz labi rezultāti, kas šeit bija svarīgi.
Šeit jūs redzat, ir pilnīga kustība brīvība, nekas nav rokās jātur, kas šeit bija svarīgi. Bija tieši, ka konkrētā sistēma ļāva izveidot vingrojumu programmas. Tādu nav daudz, bet kopumā ir tas risinājums, ņemot risinājumus, kas jau pastāv, ir izmantot fantāziju. Un vairākas klīnikas to tiešām izmanto. Viņas pielāgo šos vingrojumus tam, kas ir domāts varbūt kaut kam citam saturiski. Šeit bija testēšanas procedūra, tas ir jāņem vērā, tā ka mēs testējam arī jau esošus risinājumus. Un tad mums arī šobrīd notiek virtuālās realitātes ieviešana tieši rehabilitācijā gan pacientiem, gan darbiniekiem psihoemocionālo risku pārvaldībā. Un arī šeit tas pats ir ļoti būtiski tiek pielāgota šie esošie risinājumi, tādā ziņā, ka tiek analizēts, kas vispār ir atbilstošs konkrētai videi, konkrētiem speciālistiem, konkrētiem pacientiem. Un tas process ir tāds, ka ir veikts ļoti plašs risinājumu meklējums un testēšana, dažāda veida risinājumi, un tad tiek analizēts, kuri vispār varētu būt derīgi. Un, kas ir viena no visbūtiskākajām lietām, ir kā nodot šīs zināšanas saviem kolēģiem. Un tad arī tur mēs esam priecīgi, ka mēs varam palīdzēt šai slimnīcai īstenot to pārskatu, pēc kura viņi var ļoti ātri piekļūt un izvēlēties, tā ka viņiem nāk pacients. Viņi var ļoti ātri izvēlēties, šim pacientam vajadzēs tādu pieredzi, šim vajadzēs tādu. Bet tur ir jārēķinās, ka ir arī tai gadījumā, kad it kā šķietami vajadzētu būt pavisam viegli, tāpat ir šie izaicinājumi. Jārēķinās, ka virtuālā realitāte vismaz šobrīd būs tikai viena no metodēm, kur speciālisti izmantos. Ļoti, ļoti ir jārūpējās par to, lai speciālistiem tas nav apgrūtinājums, un svarīgi ir atrast kolēģus, kuriem šī tēma interesē, un tad ir daudz vieglāk to integrēt. Rēķinamies arī ar to, ka ir minimāla datu pieejamība. Es jau laikam eju pāri laikam. Kas man te vēl bija palicis? Nedaudz, jā, ir jāiespringst. Jā, tūlīt 1 minūtīti. Tātad, protams, ka visiem interesē cenas. Precīzas cenas nepateikšu, bet to, ko es varu pateikt, brilles, adekvātas, labas brilles maksā 300 eiro. Nav kosmos, varam ieviest, varam īstenot. Jārēķinās, protams, ar aplikāciju abonēšanas maksām. Tātad uzstādīšanas laiks, iepazīšanās laiks, tas viss ir laiks un nauda. Ļoti, ļoti svarīgi tātad ir komunicēt, jo vadībai un speciālistiem bieži vien ir cita izpratne, ko viņi grib un kā viņi grib. Un svarīgi ir tiešām integrēt, nodrošināties un saprast, kā to labāk integrēt ikdienā. Atbalsta personāls visos posmos ir tas, par ko es esmu ļoti priecīga, ka eksistē LDA un EDIX. Tas ir tas veids, kā mēs varam atbalstīt slimnīcas un palīdzēt viņiem un klīnikas un speciālistus. Bet, lai tas neizklausās pārāk depresīvi, eksistē arī šādas kompānijas, kur ir apvienoti visi iespējamie dati ar virtuālo realitāti, kur tiek analizēts viss. Un šī ir reāla kompānija, reāls uzņēmums, kas īsteno visaptverošu cilvēka tādu tā kā analīzi un terapiju. Tāpēc es gribētu jūs iedrošināt izmantot pakalpojumus,
kas jums ir pieejami, un tie var būt gan jauni pakalpojumi, tad tie var būt esošā pakalpojuma uzlabošana. Tas var būt arī zem pētniecības un testēšanas vispār izpētīt, kas ir pieejams un notestēt jūsu vidē. Un arī saņemt palīdzību uz lietotāju tādu centrētu produktu izstrādē un testēšanā. Tā, tas bija ātrākais, ko es spēju. Paldies, Linda. Jā, Ļauka arī Lindas e-pasta iespēja sazināties. Prezentāciju, kā jau teicu, nosūtīsim, bet tad droši, ja ir interese par testēšanas apmācību vai kādiem citiem pakalpojumiem, sadarbību ar Lindu vai Vidzemes augstskolu vai jebkuru citu mūsu partneri, priecāsimies noteikti savest kopā un galvenais ir šo te interesi izrādīt. Labi, bet šajā brīdī tātad pāriesim pie mūsu starptautiskajiem kolēģiem un viņu pieredzes. Tātad nākamais runātājs būs Juha-Pekka Allanen no Somijas, Robocost Etih. Viņi pamatā darbojas ar ražošanas uzņēmumiem, bet ir arī nedaudz fokus uz medicīnas tehnoloģijām. Un tātad kolēģis mūs iepazīstinās ar to, kāda ir viņa pieredze strādājot šajā nozarē. The floor is yours, Juha. Thank you. Okay, so good morning, everybody. Okay, it seems that I'm sharing. Am I sharing now the full screen or? Yes, it's all correct. Very good. Excellent. Okay. So my name is Juha-Pekka. I'm coming from Robocost Etih, and I will show you briefly that what kind of activities we do as an Etih, and how maybe you could apply some of the things that we have learned during these years working as an Etih. So in Europe there are more than 100 Etihs, and in Finland we have 4, and we are focusing on to robotics and our core customers are mainly the manufacturing industry, but we have done several collaboration projects with our sister project that's focusing more on medtech. So I will explain a few of those, and also that where does Robocost really focus in their activities. So we have been Digital Innovation Hub since 2017, and what does it mean to be an innovation hub is that we connect the innovation and the need for an innovation. So we need to know the tech sector, the innovators, what are the current trends, and how we are going to apply new innovations in different fields of industry. So I have here, for instance, several pictures of different technical challenges we have met and how we have solved it. Sometimes we just have a demo day, like we have here the exoskeleton mentioned here. So what we did was that medtech company who is building exoskeletons asked that could we have a demo day in an industry, in the manufacturing industry companies, to test that can they be applied in just the regular work. And so therefore we called several companies from different sectors, from different manufacturing industries, metal industry, greenhouses, car manufacturers, and all sorts, and went with these exoskeletons, and the workers were able to test can they be applied in their workflow. And there we noticed that there are some tasks that they really don't do much help, but then some are very intensive work for the demanding for worker, and the exoskeleton can really lift the weight of some work tasks, and
and help there. So during this demo day, we noticed that how useful exoskeletons could be in different fields of industry. There's also a robot in the middle. There was a demand in our local hospital that children who are suffering from autism or are autistic cannot observe teaching in school very well because they are distracted by the teacher. So they were thinking, could a robot do the sign language tutoring instead of the teacher, and maybe the students could observe this teaching. So we made a robot out of scratch. We found an innovator and a team. We built a robot. It was able to do sign language. We put it on a class, and it was tests with the real students in the real class. And the testing results were excellent. The students were able to observe the teaching, and therefore this was like the first step in this study that we would definitely need to focus more the methods of teaching in the hospital area, and I'll tell you more about how we went to the hospitals, how was the way, how we can interact with hospital. I will explain that later, but this is the field where Robocost at the moment works in Finland. So we cover approximately half of the country now. In each region, we have a person who works directly with the industry and the local innovation field, universities, for instance. And we have dozens of laboratories in different fields, like from a cybertech, artificial intelligence, cybersecurity, mobile robotics. Even we have access to one of the most powerful computer in Europe, Lumi, which is part of our scope here. So we have these RDI environments where we can give an easy access for companies to do their testing and innovate. But then this is our sister project that has been very useful with the medical tech. And so maybe there's something you could also apply. So this project has a local regional hospital in it. And it has provided us an easy access to the hospital environment. So if we need to test something with elderly people or with children or with patients, we already have this protocol ready and a person there at the hospital who is our contact person, and we can very, very agile way start collaborating with the hospital and not have to deal always with the bureaucracy or the problem that usually is with the hospital environment. So we have created this testbed environment for innovations to get an easy access there. And I think the latest test that was done with this testbed environment was an airbag vest that elderly people can wear, that if they tip over, the system automatically inflates and protects them if they fall down, for instance, suddenly. So this was just one example what kind of testings they have been doing. But the Robocost ourselves, we aim more at how to improve productivity in the industry. And the tools we provide, they are the continuous learning, automation, robotics, artificial intelligence, and the better use of data. And next slide. Then this is like a prime example, just that as boring as a sawmill can be, when applying all the latest technology like machine vision and artificial intelligence, we created in 40 kilometers from the place I am currently at, we have this new sawmill that's using machine vision and artificial intelligence and was able to upgrade their production to 3 times more, or 5 times more. So they are now they have the best productivity in any sawmill, because they are now able to apply these new technologies, that the artificial intelligence inspects a log and finds the class of what is the class of the
is it good quality or less, and then quickly designs what products will become out of it, and it's able to produce 3 times faster than any other sawmill in Europe. And this is from another project. This company, Steripack in Ireland, is producing medical equipments from plastic to hospitals and health care sector. And they were using a very traditional methods, like to create a plastic object, they need to have a mold. They need to have a person to cut it from the frame, cure it in the oven, clean it. And then there was a quality inspector engineer at the end of the line. So with our project, we created a software that's able to orchestrate all the machines. And then there was no need anymore for persons to be on the line, and no need to create mold casting. That's very expensive. So now hospitals, if they need to change their product a little bit, they say that the cups we are using needs to be a little bit smaller or bigger. Their system is now able to transform the product line in a second. So they just send a catch file of the product, and the Acropa system will educate the whole production line. It will study in a digital twin, and then program all the robots and systems. And so within a few minutes, it's able to produce the product the hospital needs. Instead, the old way was to stop the production line and create a new mold. And that costs like 10,000 euros just to do that, and then pre-program everything and start producing. So now this has become very agile and efficient. And the robots are now learning in a place called Virtual Sim that is able to reprogram the line. So this was my brief explanation how RoboCoast works. We work directly with industry and innovation field, and we have experience also in medical tech, although our main core audience is the manufacturing industry. But I hope that this now opens some views for you, maybe how medical tech sector can also apply robotics and maybe cooperate with this field. So thank you. Thank you very much, Juha. Tad, jā, tas, ko jūs redzējāt, šī ir Somijas pieredze. Ja jūs arī uzņēmumu varbūt interesē sadarbība ar Somijas Edihu, mēs noteikti varam būt kā šis tiltiņš, jo viens no Edihu mērķiem, šī tīkla izveidas mērķiem ir savstarpējā sadarbība arī starp valstīm un starp mūsu Edihiem. Tā ka, ja kaut kas interesē un vēlaties sazināties un pārjautāt, tad droši arī to varam darīt. Nu, lūk, tad šobrīd pārvietojamies uz siltākām zemēm. Nākamais mums ir Spānijas Edih. Tātad tā, pārskrēja pāri, jā, tad runātājs būs Javier Hernández Jimeno. Kas tikko notika? Medicīnas tehnoloģijas, jā, tātad nošēroja ekrānu, viss kārtībā. The floor is yours, Javier. Okay, so thank you. Good morning, everyone. Thank you to the Digital Accelerator of Latvia for hosting and also inviting us to take part in this webinar. My name is Javier Hernandez, and I'm here to represent DGS3, which is the European Digital Innovation Hub for Castilla y León in Spain. Today, I will briefly introduce our hub and in particular, the services we provide for SMEs and entrepreneurs and startups. And later, my colleague Simon will share more about the medtech projects and solutions which we are involved in. Okay, so who we are? DGS3 is a European Digital Innovation Hub, as the Digital Accelerator of Latvia and RoboCoast. Our main objective is to contribute to a smart, sustainable, and cohesive digital transformation for SMEs and public administrations. So at DGS3, we have built a consortium of 19 entities where each partner
contributes a unique expertise. And together we can offer a broad range of services and create real impact. So, for example, the AIR Institute, where I work and which acts as the coordinator of the consortium, the EDI, brings deep knowledge in artificial intelligence and other digital technologies such as, well, Internet of Things, blockchain, and cybersecurity. Scale is the second largest high-performance computing center in Spain, which obviously provides the computing power needed for cutting-edge research and innovation. DIBU, on its part, it covers the industrial part, mainly focused on Industry 4.0 initiatives. The Digital Innovation Hub LIV brings in the agriculture and environmental perspective. We also have a public institution, the ICECIL, which supports business competitiveness and also facilitates in terms of funding. And of course, all the public universities of Castilla y León, of our region, that contribute their academic excellence in research in artificial intelligence, cybersecurity, IoT, etc. So we bring in this mix of technology, industry, supercomputing, public support also, and academia, and that allows DGS3 to deliver a wide variety of services. So it makes us, I think, a powerful and well-balanced consortium that is prepared to support entrepreneurs and SMEs in their digital transformation. So our services, which I would like to know that the majority of them are free because they're fully subsidized, are organized into 4 pillars that cover multiple verticals and which are key economic sectors and multiple horizontals that focus on the enabling technologies where our consortium has the expertise. So the first thing we do is we train companies and institutions in emerging digital technologies that can be like artificial intelligence, supercomputing, robotics, etc. And these training sessions are adapted to the different levels of expertise. So this means that we do awareness-raising workshops on artificial intelligence, but also we do in-depth training courses on the technologies that I've been talking. Also, we have the service group that we call Test Before Invest, and I think this is a key area for this. And this we provide consulting and technical advice across multiple sectors and technologies, such as the same artificial intelligence, blockchain. Those are as well others, and across digital maturity diagnostics. So companies can also gain access to demonstrators and to the design and development of prototypes and proofs of concept. So if they have an idea, they can move it forward and test it. So the goal is to enable companies to test the potential digital solutions in a safe environment before committing to larger investments, which obviously this reduces the risk and accelerates the adoption of innovative technologies. We also have entities identify and access funding from EU to national and regional public sources, as well as helping them to connect with private investors. And this includes both strategic advice and also hands-on support in preparing proposals or pitching innovations, etc. And finally, our fourth service group, which I believe is the most relevant for today's audience. So at DGS3, we provide comprehensive support for entrepreneurs and early stage startups. We believe our role is to accompany them throughout their journey, from incubation and acceleration to personalized mentoring and guidance in areas such as a business model design, the financial planning, the investment readiness, etc. And we also help companies open new markets, which can include internationalization strategies. Obviously, for those interested in expanding into Spain,
I think the DGS3 can be a key partner in making that process smoother. And also beyond advice, we also try to create the right environment to grow by organizing sectoral congresses or tech events, B2B matchmaking sessions, um, and etc. We give entrepreneurs the chance to connect directly with potential partners, with the investors, with the customers. Um, in short, this is not only about gaining knowledge, but also about building the right opportunities and connections to truly scale a business successfully. And with that, I will now hand over to my colleague Simon, who will present some of the medtech solutions and projects where we are involved in. Thank you very much for your attention. Okay, thank you, Javier. So now to end this presentation, I'm going to talk about two projects that were built from prototypes here in the Area Institute in the University of Salamanca through services akin to what's offered by DGS3. Okay, so the first project is Ergonomics, which is already finished. And here you can read the specific objective of the project, right? But I think the best way to understand it is with this visual explanation. Okay, so using next generation sequencing techniques, it is possible to obtain a human genome sample, which in our case, we are working with samples from the University Hospital here in Salamanca. So then the samples go under a bioinformatics analysis process that involves extraction of mutations and annotation of those mutations. So we then contrast these results with standard databases. And finally, we visualize them in our analysis platform. Okay, so what you would get after sending a sample to this service would be something like this. Next slide, please. Something like this, a visualization that is iterative and has many facets which will help medical workers understand the results, okay? And you might be wondering, like, why is this interesting, okay? Why is this important? Well, we know that many of the diseases we will develop throughout our lifetime are present in our DNA. Okay, so this pipeline, by annotation of the mutations present in the sample, can help clinical decision making because it gives a better understanding, okay, of a patient's profile. Okay, it identifies the mutations, okay, in the DNA sample. That's what's interesting. Okay, so this is the first step into what's being called personalized medicine, okay? And that's why this is important. Next slide, please. So the second project I wanted to talk about, it's called vaccination, okay? So this project was created to design a general pipeline that applied reverse vaccinology to identify early vaccine candidates. So what is reverse vaccinology and how does it differ from traditional methods? Okay, that's the question here. So traditional methods are heavily lab-oriented, okay? You need to isolate and attenuate the pathogen to obtain a vaccine, okay? Which is, of course, time-consuming and expensive, okay? However, in reverse vaccinology, what you are is working with the pathogen, is not the pathogen itself, but rather it's the sequence, okay? It's DNA sequence that you analyze to get a vaccine candidate, meaning it's an in silico oriented method. And as such, it has its clear advantages. Okay, the next slide, please. So with this method, we can accelerate vaccine design, okay? And it is important to note that it is a proven method, okay? Since there are vaccines already in the market that have been designed with reverse vaccinology, okay? It is a method that provides safety because the components can be carefully selected, and it of course reduces costs. Okay, so how do we achieve this? Well, it is by integrating genome assembly algorithms, okay, to obtain the sequence from the samples. Okay, we then make a taxonomy classification, okay, to know what kind of pathogen we are dealing with. And then we apply a combination of BLAST sequence alignment, deep learning, and molecular docking, okay, to predict, design, and evaluate a possible vaccine candidate. Okay, so currently we are mostly working with influenza virus, okay, but this work could be applied to many other viruses and bacteria
okay, thus helping in the fight against infectious disease. Okay, so these are the kinds of projects that are being worked on with services closely related to those mentioned by Javier. So if someone is interested in learning more, working with us, or establish a collaboration, okay, the next slide, please. Here you can have our contact information. We would be happy to know more about you, get in contact. And with that being said, I think that's the end of the presentation. Okay, so thank you very much for listening. Thank you. Thank you very much, colleagues from Spain. Jā, tad šīs ir lietas, jeb aktivitātes, kas notiek Spānijas EDIHā, koncentrējoties arī uz medicīnas tehnoloģijām. Bet šobrīd tad atgriežamies atkal Latvijā. Un nākamais runātājs mums būs tātad pieredzes stāsts no Latvijas uzņēmuma SIA Armgate, kur ir izstrādājuši iekārtu priekšlaicīgi dzimušu bērnu aprūpei. Lūdzu, Georg, priecāsimies dzirdēt. Jā, labrīt visiem. Paldies, Eldā, par uzaicinājumu un iespēju padalīties ar tādu pieredzi. Mani sauc Georgs Arbuzovs. Šodien es un mana kolēģe doktore Ilze Kreisberga pastāstīsim nedaudz par mūsu ceļu no idejas līdz prototipam. Vajadzētu būt arī manai kolēģei Santai, bet, diemžēl, viņa saslima, nekas, tiksim. Tātad Armgate tika dibināta 94. Gadā pagājušajā gadsimtā divu ārstu vadībā. Uzreiz sapratums, kāpēc viens no iemesliem, kāpēc tieši medicīnas iekārta tika prototipēta un ideja parādījās par to. Tad jā, ir 3 biroji, galvenais birojs Marupē, bet ir arī Lietuvā un Igaunija. Armgateam ir ISO 9001 un 14001 certifikāti. Un tā ideja un primāra darbība, es teiktu, sākusies no 2018. Gada, kad jau aktīvi tika kaut kas izstrādāts un darbots tajā jomā. Tātad, kāpēc sākam strādāt pie medicīnas iekārtas izstrādes? Pirmais ir tā, ka uzņēmuma dibinātāji bija ārsti un it sevišķi viņi bija jaundzimušo ārsti. Kā arī tā iekārta, par kuru būs runa, viņa netika mainīta kopš jau 1908. Gada pagājušajā gadsimta. Un līdz ar ko, kad nekas nav mainīts, protams, visi ražo vienu un to pašu, un tirgus ir pilns ar kloniem. Reku arī var redzēt tos klonus. Paņemšu. Tad, jā, principā, ja pat vienkārši iegūglēt infant warmer, var redzēt, ka viss ir vienāds, no viena un tā paša. Jā, pa kreisi jūs varat redzēt bildi infrasarkanām sildītājiem, kurš netika mainīts kopš 69. Gada, un inkubators, ko piedāvā Armgate. Tad Incori Hidgard, kas ir principā ļoti līdzīga iekārta infrasarkanām sildītājiem, ar ko atšķirās ar to, ka ir lielāka virsma un zemāka temperatūra, kā arī attālums starp gultiņu, kur guļ jaundzimušais, un pašu iekārtu aktīvo virsmu ir mazāks. Līdz ar ko var nodrošināt infrasarkano starojumu tādu pašu plūsmu, kā ar lielāku lampu. Kāpēc vispār tā lampa bija slikta? Jo temperatūra infrasarkanā starojuma avotam ir ap 600 grādiem. Tas var iekļaut tur infrasarkano starojumu, kas var būt kaitīgs adai, jo kļūt dziļāk adā līmenī nekā parastie B un C, kas, piemēram, no saules nāk. Jā,
Tad pa kreisi var redzēt otro prototipu, kas bija izstrādāts, un pa labi 3D modelis trešām prototipam. Diemžēl kvalitatīvas bildes trešām prototipam nav, jo viņš jau tika izstrādāts un viņš jau ir atsūtīts ASV uz izstādi. Tad kādi izaicinājumi bija un kāda palīdzība bija nepieciešama? Tad procesa organizēšana. Teiksim tā, ka kāpēc vispār ir nepieciešams projekts, kāpēc jūs pieteicat kompetences centros projektu savu. Jūs vispirms rakstat to plānu, pēc kura paši strādāsiet. Tā kā jūs paši rakstat savu projektu. Un tas plāns arī pēc tam jums palīdz. Tā kā vienkārši tas plāns, kurš neviens pēc tam neizmantos. Nē, jūs reāli pēc tā strādājāt un apdomīgi to visu rakstat iesniegšanas laikā. Protams, finansējuma trūkums, speciālisti bija nepieciešami. Tas no otra punkta iziet daudz manuāla darba, kas nozīmē, ka, piemēram, pirmais prototips, kas nebija vispār bez projekta sataisīts, viņš bija no koka. Tā kā zaļēšana, līmēšana, viss, kas mums patīk, bet, reāls darbs. Jā, šeit var redzēt tos projektus, kuri bija paveikti. Viedo materiālu kompetences centrs veiksmīgi pabeigts projekts, kurā tika izstrādātā otrs prototips. Leo kompetences centrs tika izstrādātas vadības plates tā iekārtai, tā kā visa elektronika. Kā arī tas nav vienīgā iekārta, tālāk parādīšu, kuras mums vēl ir. Un trešajā punktā projektā mēs izstrādājam vēl vienu ierīci, tas ir siltuma plūsmas sensors. Un uz doto brīdī izstrādājam arī papildus pirmā iekārtā, izstrādājam gultiņu, lai principā tā tehnoloģija būtu kā viens pabeigts tāds risinājums ar zemās temperatūras avotu. Tā, kādas zināšanas būtu nepieciešamas? Protams, tas ir standartu noteikumu pārziņa, jo nevar izstrādāt iekārti, nezinot standartus. Un visvieglākais veids, kā uzreiz sākt strādāt un izstrādāt, ir vispirms uzzināt visus standartus, standarta prasības, un tikai pēc tam jau ķerties pie darba un kaut ko zīmēt, kaut ko rasēt, veikt tur elektronikas, arī zīmēšanu, rasēšanu. Research and Development projekta vadība un procesu organizēšana diezgan daudz iemācījāmies, jo mums arī ir tas etaps, kur mums ir Research and Development, kad mēs kaut ko izdomājam, to vajag pārbaudīt, vai tas reāli strādā. Pēc tam, ja nestrādā, tad otrā iterācija, trešā iterācija, un kamēr nebūs tās rezultāts, uz kuru iecerējām, kurš bija no sākuma kā ceļonis. Mērķis arī. Tad cirniecība komunikācija ar piegādātājiem, veidojot individuālo produktu. Protams, ne visas detaļas, bet ļoti lielu skaitu detaļu mēs taisam paši, bet ir arī tas, kurus vajadzētu pirkt, un, piemēram, ne viss var atrast tirgu, kaut ko vajag arī sūtīt individuāli. Tas nozīmē, ka jums vispirms jāuzrasē tā detaļu, un pēc tam jāpasūta, lai kāds to saražotu, tieši pēc jūsu rasējumiem. Tas arī ir tāds sava veida darbiņš. Protams, nepieciešams pasargāt savu intelektuālo īpašumu ar patentu. Mums uz doto brīdī ap 10 patentiem jau ir apstiprināti gan Eiropas, gan Latvijas, gan ASV. Pirmais jau ir apstiprināts. Jā, te var redzēt kaut kādus tādus haotiski izvietotus darbiņus, pa labi tabula ar patentiem. Bija sadarbība arī ar Latvijas Universitātu Matemātiskas modelēšanas institūtu, ar kuru sataisījām matemātiskos modeļus. Dati tika izmantoti, lai rakstītu zinātnisko rakstu, kas tika arī jau publicēts. Jo nevar vienkārši sataisīt iekārtu, vajag arī kaut kādu zinātnisko papildinājumu tam visam iedot. Strādājam arī programmatūra, kura principā digitalizē īstenībā visu procesu. Viņa ir nepieciešama, lai sekot līdzi katrai detaļiņai, katrai izmaiņai. Visas izmaiņas tiek pierakstītas. Tādas prasības ir medicīnas iekārtām. Jā,
pa kreisi augšējā stūrī var redzēt to iekārtu, par kuru bija runā papildu, ko mēs izstrādājam. Tas ir heatflux sensors kopā ar vadības bloku savu, arī manekens, lai pārbaudītu katru iekārtu jaundzimušajiem uz viendabīgumu, siltuma plūsmas viendabīgumu, jo uz doto brīdi tur izmanto tādus klucīšus, kuri mūsuprāt nebaigi labi izvērtē. 3 dimensiju objekts tomēr labāk izvērtēs siltuma plūsmu zem iekārtas. Tiek rakstīti arhitektūras descriptioni, jo nepieciešams arī visam sekot līdzi, tad šajā dokumentā, piemēram, ir aprakstīts, kā, kur kas strādā, kur kādi dievēji ir. Arī diezgan liels dokuments jau sanāca. Kā arī plāns, ļoti nopietni, ne nopietns, bet skaidrs plāns, pēc kura arī vieglāk virzīties tālāk. Plāns vispār, tas ir tas, kas nepieciešams izstrādājot kaut kādu tādu lielu iekārtu. Un mums arī tas ir. Principā, uz to brīdi ejam pēc plāna. Mūsu laboratorija, kur viss tiek izstrādāts pa labi apakšējā stūrī. Jā, tas ir tas printeris, 3 dimensiju, 1 kubikmetra printeris, uz kura mēs visas detaļas printējam, bet uz doto brīdi jau īstenībā nepieciešama arī attīstība šajā pusē, jo viņš nevar to kvalitāti nodrošināt, un mēs arī virzamies uz industriālo 3D printeri. Mums ir pieteikums voucheram par digitalizāciju. Var redzēt pirmo prototipu, kas bija sataisīts no koka. Jā. Tātad piedalāmies arī izstādēs. Piemēram, te var redzēt neonatologu biedrību sapulci, kur parādījām mūsu iekārtu, saņemam kaut kādu UX, UI atsauksmes, lai tālāk jau saražotu trešo. Jo te var arī redzēt, tas ir otrais. Tā. Mūsu produkti, kas tiek izstrādāti ar dažādiem TRL līmeniem. Vislielākais, protams, ir tam HeatGuardam, ko jau radīju 4. slaidā. Un pamazam virzamies arī ar tālākajiem produktiem, bet primāri ir pirmais tas. Kaut kas jau jāpabeidz, protams. Ko darīt, ko nedarīt, tas ir vairāk ieteikumi no manas kolēģes Santas, jo viņa vairāk nodarbojas ar to kompetences centru projektiem, tādā ziņā, kā raksta projektus, palīdz ar atskaitēm. Galvenā doma te varētu būt, ka nevajag baidīties, vajag startēt, un vienmēr kompetences centrs grib jums palīdzēt, un vajag ņemt to iespēju piedalīties kaut kādos tur webināros arī tās pašos, lai uzzinātu kaut ko jaunu, jo pēc tam, kad jūs kaut ko izdarīsiet nepareizi, pēc tam pārāk daudz būs jāpārtaisa. Labāk uzreiz darīt pareizi un uzzināt, kā to darīt pareizi. Mūsu sasniegumi ir radīti prototipi, veikti UX, UI, tas ir user experience, atsauksmes savākšana, saņemti patenti. Mums ir jau integrēts 14.001 ar jaunu medicīnas ierīču izstrāde punktiņu, 9.001 jaunu medicīnas iekārtu izstrāde tiek integrēts pamazam, un audits būs jau septembra beigās. Un mēs iesim uz 13485, kas ir diezgan nopietns standarts ISO. Tas ir ļoti līdzīgs 9001, bet dziļāks nedaudz tas standarts. Pa labi var redzēt to prototipu, ko mēs jau atsūtījām Amerikā. Viņš te šajā bildē nelīdz galam saliks. Tur viņš izskatījās daudz labāk jau pēc tam. Tā. Paldies par uzmanību. Vai ir kaut kādi jautājumi varbūt? Liels paldies, Georg. Jā, mums jautājumiem laikam mēs esam jau drusku pārtērējuši laiku, bet jautājums noteikti, ja kādam radīsies, tad droši varat sūtīt arī mums. Mēs noteikti sazināsimies ar Arngate, varēsim palīdzēt sakomunicēt, tā teikt. Es vēl tikai pavisam nedaudz noslēdzot piebildīšu tā.
pēdējie slaidi, kas man ir palikuši. Jā, Georgs arī stāstīja par kompetenci centru, finansējumu izmantošanu, voucherus pieminēja, kā jau es iepriekš minēju, arī Latvijas digitālais akcelerators var palīdzēt gan testēšanu veikt jūsu iekārtām, gan konsultācijas sniegt, bet, ja ir nepieciešams vēl kāds papildus finansējums, tad jūs droši varat arī ar mums sazināties. Mēs varam pastāstīt, kas ir šīs programmas, kur finansējumu var iegūt, varam palīdzēt arī programmās pieteikties, sagatavot pieteikumus un pēc tam arī projektu ieviešanas posmā. Tātad par mācībām, jā, šīs te ir mācības, ko mēs laika gaitā esam piedāvājuši, dažādi temati. Varat painteresēties, skatīties mūsu mājaslapā tuvākās mācības, arī topikus, ko varat apgūt un izglītoties. Kā pieteikties pie mums Latvijas digitālā akceleratora mājaslapā www.digitallatvija.lv. Uzņēmums iestāde droši spiežam pieteikties, aizpildam īsu reģistrācijas anketu, un tad ar jums sazināsies kāds no mūsu reģionāliem kontaktpunktu pārstāvjiem. Mums ir 6 kontaktpunkti katrā no Latvijas reģioniem, tātad attiecīgi uzņēmums vai iestāde, kurā reģionā ir reģistrēta, ar to kontaktpunktu arī strādā. Tā ka piereģistrējamies un gaidam saziņu, un tad jau tālāk jums izstāstīs par visiem soļiem, kā līdz pakalpojumiem tikt un kā veidojas šī sadarbība starp mums un uzņēmumu vai iestādi. Tas arī viss. Paldies, ka pievienojāties, paldies, ka pieslēdzāties. Prezentācijas un video ieraksts būs pieejams, visu izsūtīsim jums. Mēs arī noslēdzam. Veiksmīgu dienu, ja kādi jautājumi, droši rakstam, sazinamies, zvanam un veicam inovāciju vidi Latvijā. Paldies jums!